dzimumu orgānu operāciju reklāma, hormoni un pubertātes bloķētāji, ātrā rīcība. Šāda reklāma liek man justies pavisam dīvaini par to, kas notiek Vācijas skolās. Man kā ķirurģijas māsai un 5 bērnu mātei ir jāpaceļ balss par visu bērnu aizsardzību. Klā-TV jau daudzos raidījumos ir ziņojusi par dzimumu ideoloģijas saknēm un ietekmi uz mūsu bērnu agrīno seksualizāciju un vairāk kārt brīdinājusi par šīm bīstamajām norisēm. Tāpēc šodien man noteikti ir jāparāda, cik tālu šī ideoloģija jau ir manipulējusi un ietekmējusi mūsu bērnus. Kopernika augstskolas Steglicā, tas ir Berlīnes Steglicas skolas piemērs, rāda, cik lielā mērā bez sirdsapziņas tagad tiek īstenota LGBTIQ programma bez vecāku ziņas un piekrišanas, un cik tālu tā sniedzas. Izglītības un izskaidrošanas aizsargā šeit tika veidots kontaktēšanās centrs geju, lesbiešu un transseksuālu jauniešu izglītošanai, bet pārliecinieties paši. Ar plakāta palīdzību šis kontaktpunkts aicina šeit pieteikties tos jauniešus, kuri sevi identificē kā trans. Pusauģus un jauniešus iebaro ar gudri uzdotiem jautājumiem, piemēram, vai tev ir stipra vēlme nebūt par zēnu vai meiteni? Vai tev šķiet, ka esi piedzimis nepareizā ķermenī? Nāc pie mums, ja tev ir vajadzīga palīdzība, mēs tevi neatstāsim vienu. Šādā veidā bērni, no kuriem jaunākajiem ir tikko 12 gadu, tiek vilināti uz skolas mājaslapas sadaļu daudzveidība LGBTIQ. Šeit tiek spēcīgi apšaubīts bioloģiskais dzimums. Te tiek slavināta transseksualitāte līdz ar hormonu terapiju, dzimumu orgānu operācijām un krūšu dziedzeru noņemšanas operācijām. No otras puses, psiholoģiskās ciešanas, ko šādas neatgriezeniskas operācijas izraisa, tiek parādītas kā pilnīgi nekaitīgas. Komiksu bukletā, kādā ko viņi popularizē, teikts tā. Daži cilvēki maina vārdus, iesaukas un apģērbu. Citi cilvēki maina savas ķermeņa daļas. Bet tas vēl nav viss. Skolēniem ir pieejama skolas trans biblioteka Queersign. Tajā izvietotās grāmatas atklāti popularizē seksuālās prakses, kas slavina vardarbību un prostitūciju. Tas viss ir ilustrēts ar daudzu pornogrāfisku attēlu palīdzību. Šeit vēlreiz jāpiemina, ka jaunākie šīs skolas skolēni ir tikai 12 gadus veci. Viņiem pat tiek ieteikts rīkoties ātri, kad runa ir par medicīnisku dzimumu maiņu. Un tas viss bez vecāku ziņas un piekrišanas. Dārgie skatītāji, mūsu bērnu seksuālā pāraudzināšana un manipulācija ar tiem iegūst arvien lielākas dimensijas. Šāda izplešanās vairs nepieļauj vilcināšanos un kavēšanos, un ir nepieciešama apņēmīga un vienota pretošanās. Ir pēdējais laiks aktīvi iestāties par bērnu aizsardzību, piemēram, izglītojot savu apkārtni un izplatot šo un citus izglītojošos raidījumus, uz kuriem mēs atsaucamies titros. Tam ir vajadzīgs ik viens, ne tikai mēs vecāki, bet arī apkārtējie ģimenes, vecvecāki, tantes, onkuļi un arī jūs jaunieši, runājot Džona F. Kenedija vārdiem. Kad tad, ja ne tagad? Kur tad, ja ne šeit? Kas tad, ja ne mēs?